Sakiet, kāpēc jūs esat šodien šeit? Par latvisku Latviju. Lai būtu latvisku Latviju. Lai nebūtu divas valodas, būtu viena valoda. Un, kas saka, arī nostāja. Nevis tāpēc, ka teiks, ka savā starpā, kas saka, cilvēki var sanāt dažādi, bet, lai, piemēram, es runāju latviski, lai mani saprastu visu. Mani, kas saka, un par savu pārliecību, kas esmu vienu laiku pavadījis Dubrovlaga nometnēs. Es kopā vienā nometnē Gunaru Astamans laika biedrs Ernestu Laumani un vēl tā tālāk. Šodien viņa Ernestam Laumanim dzimšanas diena braukšu nolikt ziedus viņa kapa pēc tā piketa. Kā jūs vērtējat 9. maija svinības, kas notiek otrā pusē? Tāpēc, ka tur sanākuši padomju cilvēki. Tie nav ne krievi, ne latvieši, bet tie ir padomju cilvēki. Kam padomju cilvēka domāšana vēl ir, vēl pastāv. Un viņi uzskata, ka padomju savienībā jābūt, jābūt arī iepriekšējās robežās. Tāpēc Latvijai jābūt ir padomju savienībā. Paldies Dievam, ka mēs esam Eiropas Savienībā un NATO stāv aiz mums, un mēs esam NATO priekšējās līnijās. Te beidzās Eiropa, tur sākas Āzija. Un tāpēc mēs esam arī šeit.